ko. Esam tai slavenajā Tetelē. Zvejnieki ir daudz, bet ir arī brīvas vietas, tā kā, nu, nezinu. Redzēsim, kā te aizies mums. Te upīt bišķi šaurāk. Tā meklēsimies, vieta nav pazīstama, tāpēc, nu, mēģināsim kaut ko noķert. Tā, jauksim to barību iekšā. Šodien izmantosim salmo barību, sarkano un auko, abas divas pret vingām. Skatīsimies. Kā tā strādā. Cepamies klāt. Krāmēsimies ārā. Un ķersim to trako vimbu. Nu, aizbraucām prom no tām Tetelēm. Par cik tur nosēdēja 2 stundas, nevienu reizi pat ārpiņš nebija aiztikt tur. Nezinu, zvejnieku daudz, bet nu neredzēju, ka tur kādam kaut kas copētu vai kas. Tāpēc atbraucu uz ierasto vietiņu. Tikai šoreiz bišķi pa vidu te mēs esam. Tādā galā tur ar spiningiem, tur spiningo, nezinu, ko viņi tur ķerst. Bet, nu tā. Un šeit jau es uzreiz, kamēr lika makšķers, tikmēr jau pirmo copīti redzēju. Bet, nu, nepieķēra. Tā kā, nu, mēģināsim atkal šeit.
plicīts ir. Nu jā, redziet, kā mēs varam redzēt, šodien neviena copmaņa nav. Pilnīgi neviena. Vakar te viss bija pilns, šodien nav neviena. Un tur galā tie tur spinningu mētā. Un te viens bija pienācis, viņš teica, ka viņš vakar tetelē arī sēdējis esot, un viņš nevienu copi neesot redzējis. Mēs šeit uz šitā betona, tomēr kaut kādas raudiņas vilkām ārā. Kas uz zivi notiek, nav ne jausmas. Skatīsimies, varbūt vēlāk kaut kas tomēr pieķersies, būs tā vienīgā cope. Jābūt. Nu, laikam būs jāmet tomēr miers, jo, izskatās, ka šodien ir pavisam švaki. Jo nav jau baigi jēgas te sēdēt, te pāris plicīši vēl bija, bet, es domāju, ka ko tur šos filmēt, rādīt, tas jau galīgi nav interesanti. Redz, visas copes nevar būt veiksmīgas, tā kā, ir arī neveiksmīgas copes, tā kā, parasti jau visi liek ārā tos materiālus, kur tās veiksmīgās copes, bet, redz, ir arī neveiksmīgas. Tad varbūt kāds potenciālais makšķernieks, lai redzētu, tad, lai paskatās, kā arī gadās arī šādas copes. Tā, kārtējā neveiksmīgā cope. Tad mēģināsim saprast, kas tam mums te notiekās ar tām vimbām un vispār principā ar to zivi. Prognozes mums uz copi ir ideāls, teiksim tā, principā visas vadošās copju aplikācijas, visas saka mums, ka mums principā šitās dienas bija jābūt izcilai copei. Laika apstākļi mums plus mīnus arī atbilst izcilai copei. Vēji mums ir pareizi. Barība un plus mīnus ēsma mums arī ir laba, teiksim tā, bet zivs nav. Pats interesantākais jau ir tas, kad, vakar, piemēram, visādos sociālos ir izlikti video, kur reāli cilvēki ir saķēruši, tās pašas vimbas gaujās, ventās un tā tālāk, bet no Lielupas mums ir galīgais klusums. Es te aprunājos arī ar zvejniekiem, kas te vietējie, kas te nāca klāt un tā tālāk. Un ar to teteli ir tā, kad vakar esot arī tur sēdējuši un tur vispār copes nav bijis nekāds, neviens neko nav redzējis. Un tas ir baigais mīts, ka tur kaut kur esot bijis kaut kas. Tāpatās te daži skatītāji arī vakar bija aizbraukuši tur uz to Kalnciem pusi, un tur arī no vimbas nav nemiņas. Tur varbūt, bišķi lielāks tie raudelis trāpījušies esat, bet, tad ko? Nezinu, baigi grūti saprast, kāpēc tās zivs tai Lielupē mums te galīgi negrib ķerties. Es nezinu, varbūt kāds var, kāds zina to iemeslu, kāpēc mums te nav, jo, zvejnieki jau pilns tai pašā tetelē šorīt tur bija, pilns ar mašīnām, principā, jā, vietas tur kaut kāds vēl varēja dabūt, es atbraucu no rīta, bet, pats fakts, ka tur bija pilns, tur kaut kāds 11 mašīnas jau bija, ka es biju tur. Tāpēc, tā vajag grūti saprast, kur mums tās zivs visa ir. Tāpat tās te jau pa bišķam nāk tie zvejnieki klāt. Visi meklē vimbas, bet vimbas nav. Tā kā tā, paldies visiem skatītājiem, protams, par to, ka jūs tur pielaikojiet, tur komentējiet, tur, tā teikt, skatieties tos video, ko es lieku ārā, tā tad interesi kaut kāda jums tomēr ir. Bet tāpat bija pienākuši arī skatītāji. Tā vietējie laikam kaut kādi, es nezinu, atpazīst jau tā teikt mani te pa višķam, bet, tas tā, Tā kā paldies visiem, kas skatās, kas laiko, kas pierakstās uz kanālu un tā tālāk,
jo es skatos, ka YouTube jau sāk pa bišķi man dīdīt tā kā uz priekšu, jo tur, nu, jo vienkārši, nu, pat neizliekot kaut kādos sociālos tīklos tos savus video, tā teikt, nu, tās saites, tā man vienkārši izliekot YouTube, jau, nu, tā kā tie skatījumi rodās, tā tad, nu, YouTube tur bīda pa bišķītiņu. Tā kā, nu, visiem paldies. Nu, varbūt, ja kāds grib atbalstīt to kanālu, lai man tur tie video sanāk, varbūt kaut ko izmēģināt, nu, kādu kameru labāk nopirkt, kaut kur laiku, jebko. Nu, varēsiet atbalstīt arī, nu, manu kanālu, ja gribēsiet. Es to kontu aprakstā atstāšu, ja kas. Un tā kā paldies visiem. Gaidam nākošos video. Cerēsim, ka drīzumā atkal uztaisīsim kaut ko. Varbūt beidzot tā copa mums aizies.